2016. gads noslēdzās ar traģēdiju. Kādā sociālajā dzīvoklī Dobelē tika atrasti 3 miruši cilvēki, 2 vecāki un viņu 9 mēnešu vecais bērns, kas vēlāk, kā noskaidrojās, miris no bada. Turklāt visas šīs dienas kopā ar mirušajiem tuviniekiem dzīvoklī atradās arī 3 pārējie ģimenes bērni, 3, 4 un 5 gadus veci mazuļi, kuru raudāšanu pa atvērto dzīvokļu logu nebija dzirdējuši ne kaimiņi, ne garām gājēji. Kamēr šausmīgajā situācijā tiek meklēti vainīgie, vairums no mums jautā, kā kaut kas tāds varēja notikt mūsdienu sabiedrībā. Par traģisko gadījumu lūdzām viedokli Valsts bērnu tiesību inspekcijas vadītājai un valsts policijas pārstāvim. Vai jūs varētu nokomentēt, kāpēc mums Latvijā ik pa laikam notiek šādi traģiski gadījumi? Varbūt jums ir kāds komentārs no jūsu pieredzes, kāpēc cilvēki, kāpēc ir tik maza līdzdalība no apkārtējiem cilvēkiem, lai novērstu šādus gadījumus? Droši vien tie ir kaut kādi psiholoģiski, sociāli faktori. Cilvēki tomēr kopumā ir tendēti būt noslēgti sevī, būt noslēgti savās problēmās. Daudziem šķiet, man jau tā pašam ir daudz problēmu, un kādēļ, lai es vēl, sev kaut kādas citas problēmas uzņemtos. Šādas attieksmes rezultātā vai kaut kādu, iekšējas nepārliecības rezultātā par to, vai es rīkošos pareizi, ja es ziņošu, vai nebūs kā padomju laikos, kad šādus cilvēkus uzskatīja par stučītājiem, vienkārši sakot, ja, vai tā rezultātā tad viss būs pareizi. Un tas viss kopumā, protams, arī veido bieži vien situācijas, kad par patiešām gadījumiem, kad ir nepieciešams ziņot atbildīgiem dienestiem, tas nenotiek. Sakiet, vai ir kaut kādas atšķirības starp Latvijas reģioniem? Vai ir tā, ka šie ziņojumi varbūt galvaspilsētā pienāk biežāk nekā ārpus galvaspilsētas? Noteikti nevar absolutizēt, un attiecināt pilnīgi uz visiem cilvēkiem no valsts policijas viedokļa. Noteikti katrā reģionā un visā Latvijā ir atsaucīgi cilvēki, ir cilvēki, kas ir ļoti vērīgi un kas ziņo policiju pat visniecīgāko situāciju gadījumos. Bieži vien varbūt pat nepamatot, bet tā vairs, nav šo cilvēku problēma vai vaina. Tas jau ir policijas uzdevums pārbaudīt, ir pamatot vai nav. Tieši tāpat droši vien visur ir cilvēki, kuri izvēlas paklusēt, izvēlas neiesaistīties. Sakiet, kas būtu īsti jādara cilvēkam līdzīgā situācijā? Viņam ir aizdoms, ka kaut kas nav kārtībā. Kā viņam ir jārīkojas? Neapšaubāmi jārodas aizdoms, ka blakus kaimiņos kaut kur notiek kaut kāda pretiesiska situācija, tiek veikts pretiesiskas darbības, par to ir jāziņo atbildīgiem dienestiem. Zvanīt uz tālruni 112 vai zvanīt uz tālruni 110 un ziņot un informēt par savām aizdomām. Policija šādā gadījumā attiecīgi tad dosies un konkrēto informāciju pārbaudīs. Attiecīgi policija pieņem ziņojumu un tālāk tas tiek nodots atkarībā no tā, par ko ir sūdzība. Ja ir, informācija tiešām par neatliekamiem gadījumiem, par aizdomu, ka ir apdraudēta cilvēka dzīvība, veselība, tad šajā gadījumā policijas darbinieks izbrauc un uzreiz uz vietas pārbauda konkrēto situāciju. Ja ir, tiek ziņots par likuma pārkāpumiem, kas tiek izdarīti ilgstošākā periodā, tad, protams, arī policijai šis izmeklēšanas process var būt ilgāks, bet šajā gadījumā būtisks ir ne tik daudz tas laiks, bet tas fakts, ka policija ir paziņots un ka policija ir uzsākusi darbu pie konkrētās situācijas. Kāpēc mums Latvijā šādi gadījumi aizvien notiek? Mūsu bērnu aizsardzības, bērnu drošības ķēdes viens posms ir vājš tik tālu, ka viņš nestrādā. Viņš nestrādā tāpēc, ka mēs nevarējām aizsargāt visus šos gadījumus atpakaļ raugoties. Bērna galveno tiesību uz dzīvību. Ja mēs runājam par to bērniņu, kas ir gājis bojā, par to, kas nepiedzima, ja mēs runājam par tiem bērniem, kuriem acīm redzot visdrīzāk atstās būtisks sekas uz veselību, jo tas nevar neatstāt, jo viņi ir sabijuši turpat gandrīz nedēļu vienā mājā absolūtā badā un izmisumā kopā ar saviem mirušajiem tuviniekiem. Tad šiem bērniem ir pārtraukts tiesības uz veselību.
kas ir otra galvenā pamattiesība. Mēs nevaram nodrošināt bērniem galvenās tiesības uz dzīvību un veselību. Un minētais prasa rīcību. Ar vainīgo sodīšanu šeit nepietiek. Rīcība, kas ir sadarbība bērna interesēs, gan viena konkrēta bērna, gan arī izveidojot tādus mehānismus starp institūcijām, kas patiešām strādā. Šiem visām iesaistītajām institūcijām, speciālistiem ir savstarpēji jāsadarbojas bērnu labākajās interesēs. Taču, kā mēs redzam, tas bieži vien nenotiek. Ja mēs raugamies uz šo konkrēto notikumu, es noteikti esmu pārliecināta, ka vienam tādam gadījumam ir jābūt tik kritiskam sabiedrības acīs, arī institūciju acīs un to cilvēku acīs, kuri nepadara līdz galam acīm redzot savu darbu. Ja mēs darītu visu to, ko likums paredz, šāds gadījums būtu maz iespējams. Gadījums notika mazā pilsētā, kurā visi iedzīvotāji lielākā vai mazākā mērā viens otru pazīst. Sabiedrības acīm pēc būtības ir kaut kam ļoti grūti paslīdēt garām. Ja tas notiek, tas nozīmē, ka katrs ir tajā brīdī domājis tikai par sevi, apskatījušies varbūt likumā, bērnu tiesību likumā jau nekādas sankcijas nav, ja institūcijas savstarpēji nesadarbojas, vai ja kāds kādu neinformē par savā rīcībā esošo informāciju, vai netiek kopīgi pieņemts mērķtiecīgs lēmums. Sieviete tikko bija dzemdējusi bērnu 9 mēnešus atpakaļ. Cilvēks bija noteikti bērnu laids ārstu uzraudzībā slimnīcā, kur bija izdarīts analīzes. Iespējams, ka bija grūtnieces novērošana līdz bērniņa nākšanai pasaulē. Es dziļi šaubos, ka ārsts, ja cilvēks ir lietojis narkotikas tā, ka viņš vienā mirklī pārdozē, un pie tam tāda veida, kā es saprotu no medijos atspoguļotās informācijas, tās bija intravenozās narkotikas. Pie šādām narkotikām cilvēks parasti nenonāk vienas dienas laikā. Tas nozīmē, ka ārsta rīcībā nevarēja nebūt kaut kāda informācija, kura noteikti būtu bijusi jāzina sociālajiem dienestam. Ja? Tāpatās, ka sociālais dienests tomēr šo sociālo dzīvokli tomēr gādāja šiem cilvēkiem. Mēs nevaram teikt, ka ir sociālais dzīvoklis šiem cilvēkiem, ka viņi nebija sociālā dienesta redzes lokā. Protams, ka viņi bija. Arī policija, ja mēs runājam, ka šeit tiek lietots narkotikas, ja cilvēks viņus lieto, viņš kaut kur viņus ir pircis. Policija strādā ar lietām, kas ir saistītas ar narkotiku tirdzniecību. Tā ir krimināla sodāma nodarbe. Tāpat tā strādā arī gan ar pieprasījumu, gan ar noietu šīm vielām, gan ar tirdzniecību, visām transportēšanu, visām pārējām lietām, kam ir krimināla tiesisks seks mūsu valstī. Līdz ar to man nav pamata uzskatīt, ka galīgi nekas nebija zināms policijai. Man nav pamata uzskatīt, ka nekas nebūtu bijis zināms sociālajiem dienestam. Man nav pamata šobrīd uzskatīt, ka nekas nebija zināms arī mediķiem, kuri uzraudzīja šo grūtnieci. Pat tad, ja viņi nebūtu bijis grūtnieču uzraudzībā, tas pats fakts vien par sevi jau būtu iemesls nopietnai trauksmes celšanai. It sevišķi apzinoties, ka šai sievietei mājās jau ir 3 bērni. Ja? Un līdz ar to mums nav attaisnojuma šī brīdī, lai kāds varētu pateikt, nē, es nezināju, vai es negribēju, vienkārši tā ir savu pienākumu neveikšana. Kas būtu darāms tālāk? Šobrīd, protams, ka arī informācija mēdījos bija, ka Labklājības ministrija nopietni raudzīsies, kas ir bijis neizpildīt sociālā dienesta darbā, bet mēs nevaram vērtēt nekad vienas institūcijas veikumu atraut no citām, jo tā ir starpinstitūciju sadarbība, kas bija nepieciešama. Līdz ar to ir šeit vajadzīgs starpinstitucionāls risinājums, un ja mēs nevaram bērnu tiesību likumā ierakstītās normas pildīt, vadoties un balstoties uz principiem, tad iespējams, ka ir vajadzīgi papildus kādi ministra kabineta noteikumi, kuri ļoti konkrēti noteic, kas kurai institūcijai ir jādara, ja ir tādas un tādas pazīmes, ja cilvēks tiek ievietots sociālajā dzīvoklī, ja cilvēks ir narkotiku lietotājs un viņam ir bērni, kas ir jāveido normatīvais akts, diemžēl, kur ir konkrēti modeļi, neraugoties uz to, ka šobrīd jau spēkā esošie citi tiesību akti, pie pareizas viņa izpratnes, dod pietiekami instrumentus profesionāļiem rokās, lai viņi rīkotos.